Amerikas islamizācija notiek biedējoši ātri, bet paldies Dievam, ka joprojām ir cilvēki, kuri pretojas, cīnās un kuriem ir apnicis. Kad es saku biedējoši ātri, es domāju, ka kadri, ko mēs redzam no Amerikas pilsētām, burtiski šokē. Es vēlētos teikt, ka tas ir pārspīlējums, bet ja jūs man jautātu, vai tas ir Hjūstonā vai Afganistānā, es nezinātu. Un kā raksta Kenijs Vēbsters šeit, Islāma Republikā Hjūstonas centrā, es nezinu, vai tas ir pārspīlējums. Noskatīsimies, un jūs paši man pasakiet, kas uz zemes šis ir? Tu vari, meitene. Vai vēl kāds pamana šo dīvaino Kleopatru? Bērnu? Es nezinu. Klausies dziedāšanā. Kad tu nostājies rindā. Ak, Dievs! Skaties, es pilnībā atbalstu protestu brīvību. Ej ārā, dari savu lietu. Man nav ne jausmas, par ko ir šis pasākums, bet tas ir mazliet dīvaini. Cik daudz cilvēku tur ir? Un tas nav vienreizais pasākums, tas notiek vairākas reizes dažādās pilsētās. Tas bija Hjūstona, šis ir Ņujorka. Tu nedomā, ka šis ir tāds kā kara noskaņas? Es nedomāju, man nav viedokļa par to. Labi, sapratu. Labi, lai nu būtu. Ļoti diplomātiski. Mēs tūlīt atgriezīsimies. Jā. Sargā dūdu, jā. Godīgi sakot, es domāju, ka tur ir komitejas, un es to novērtēju. Tie ir mani TV, bet tas ir sasodīt biedējoši. Es zinu, ka to nevar redzēt. Tas tevi biedē, es domāju, tas ir tavs viedoklis. Tas ir nedaudz biedējoši, jā. Labi, bez veselību. Es domāju, ka šī nav kā kara saruna. Es nezinu, kā ir ar tevi, bet man tas šķiet diezgan biedējoši. Vesela kaudze vīrieši, kas sit pa sevi, it kā viņiem būtu nervu sabrukums. Jā, tas ir mazliet biedējoši. Redzi, lieta ar šo saturu ir tāda, ka tas nav tikai saturs. Tas nav tikai tas, ka šie cilvēki nāk, lai dominētu. Un mēs jau teicām, ka parādīsim, kā cilvēki reaģē, jo šis viens video kļūst ļoti populārs. Protams, islamisti nevar atturēties no tā, lai neattēlotu sevi kā upurus. Jūs nākat uz ielām un darat to, un cilvēki saka, ka viņiem ar jums ir neomulīgi. Un rodas jautājums, kāpēc gan tā? Katrā ziņā laipni lūgt raidījumā Pretspars. Es esmu Jērika, jūsu vadītāja. Palieciet kopā ar mums. Mēs tūlīt skatīsimies šo reakcijas video, kas tika uzņemts. Bet vispirms atgādinājums. Lai gan viņi cenšas dominēt, viņiem arī patīk tēlot upurus. Mēs esam teroristi! Tu izsmēji manu hidžābu! Tu lād manu pravieti! Tu apvaino un izmanto manus svētos rakstus! Tu mīdi, spļauj un dedzini manu svēto grāmatu! Tu apvaino manu dievu! Tu nodalināji manus cilvēkus! Mēs esam teroristi! Tu izsmēji manu hidžābu! Vai tu zināji, ka hidžāba izsmiešana mūsdienās padara tevi par teroristu? Interesants fakts, sasodīts. Jā, ja tu domā, ka šī lieta izskatās tā, it kā viņa būtu ietinusies plasmasas maisiņā, tad pēc šīs meitenes domām tu esi terorists. Diemžēl viņa aizmirst mums atgādināt par, 11. septembris, Taliban, Islāma republiku, kas Irānā iznīcina tūkstošiem cilvēku. Viss, kas noticis daudzās citās pilsētās, islāma iekarošana un tā tālāk, teroristu uzbrukumi, kas notiek masveidā būtībā no islamistiem. Tā nav problēma, mani draugi, bet nē, jūs izsmejat viņas hidžābu. Jūs lamājat manu pravieti. Es nezinu, kā ir ar jums, bet es nekad neesmu apvainojis pravietu Muhamedu. Viņš mani netraucē, man viņš nerūp. Es par viņu nedomāju, izņemot gadījumus, kad jautāju, kāpēc viņš apprecēja mazu meiteni un kāpēc viņš teica citiem, ka arī viņiem vajadzētu precēt mazas meitenes, ja tas bija tas, ko viņš darīja. Citādi es viņu nelamāju. Viņš man ir nesvarīgs. Jūs apvainojat un izmantojat manus svētos rakstus! Jūs mīdat, spļaujat un dedzināt manu svēto grāmatu! Kad pēdējo reizi tu mīļi, spļāvi un dedzināji viņas svēto grāmatu? Tīri intereses pēc. Terorists. Terorismu trauksme. Katrā ziņā doma šeit ir tā pati.
Viņiem patīk, viņiem patīk šī domāšana, un tāpēc šis video kļuva ārkārtīgi populārs. Sieviete medicīniskajā uniformā tika pieķerta video, kā viņa uzmācas citam pircējam, agresīvi sakot, lai viņš dodas atpakaļ uz savu islāma valsti. Interesanti šajā gadījumā ir ne tikai tas, ko viņa pateica, bet arī komentāri. Par to mēs vēl runāsim. Aizej prom no šejienes. Tu tiešām neesi gaidīta šajā štatā vai šajā valstī. Tu valkā medicīnisko uniformu. Tu strādā ar... Tam nav nozīmes. Svarīgi ir tas, ka tu pielūdz teroristu, kurš ir karavadonis, pedofils, un islāms ir teroristiska organizācija. Jā, jo tu neesi izglītota. Tā nav reliģija. Es esmu ļoti izglītota šajā jautājumā. Nē, jo tev acīm redzot ir jāaiziet. Tu šeit neesi gaidīta. Mēs esam gaidīti. Šī nav musulmaņu valsts, šī ir kristiešu valsts, tāpēc es skatos uz viņu tā. Tev ir jāaiziet. Tev ir jāaiziet. Tu šeit neesi gaidīta. Tagad es vienkārši gribu pateikt, ka, manuprāt, jebkurai personai, kas strādā medicīnas jomā, kas nozīmē, ka viņiem ir jāapņemās ārstēt jebkuru cilvēku, neatkarīgi no kā, droši vien nevajadzētu to darīt kameru priekšā. Tā nav pati gudrākā lieta pasaulē. Patiesībā es teiktu, ka tas visticamāk ir vienkārši muļķīgi. Tomēr viņas izteiktais viedoklis ir pareizs. Saprotiet, ko es domāju? Nu, labi, jā, kā medmāsai tā nevajadzētu darīt. To, ko viņa nedara, ir tas, ko dara daudzas islāmistas medmāsas. Un tagad mēs esam redzējuši tik daudz šādu satura, kur tiek teikts, ja tu kādreiz nonāktu manā slimnīcā, es, ziniet, teiktu to pašu, ko saka šie citi cilvēki, ko mēs neminēsim YouTube, jo tad mūs vienkārši bloķētu par to, ka atkārtojam viņu teikto. Bet tā ir saruna citai reizei. Kāpēc tu strādā veselības aprūpē? Tev ir jāaiziet. Tev ir jāatgriežās savā islāma valstī, no kurienes tu esi nākusi, labi? Nē. Visi zina, kāpēc tu esi šeit. Nē. Labi, tāpēc nedomā, ka mēs nezinām, un nedomā, ka tev izdosies ar to tikt cauri. Esmu diezgan pārliecināta, ka mēs esam laipni cilvēki, bet tu nerīkojies laipni. Tāpēc tu vari doties prom no šejienes. Nē, viņa nav laipna, bet viņa ir diezgan drosmīga. Zini, es domāju, ka tev nevajadzētu staigāt apkārt un darīt šādas lietas, jo visticamāk tu beigās cietīsi no šīs meitenes ģimenes, jo viņiem nepatīk, kad viņas atmasko. Bet nav jau tā, ka viņa teikt kaut ko nepareizu. Mēs zinām, kāpēc islamisti tur ir, mēs zinām, kāpēc viņi tur ir. Un, jā. Tev tiešām vajadzētu vākties prom no šejienes. Tu šajā štatā vai valstī neesi gaidīts. Tu valkā medicīnas apģērbu. Tu strādā ar Izrēlu. Tam nav nozīmes. Svarīgi ir tas, ka tu pielūdz teroristu, kurš ir karavadonis, pedofils, un islāms ir teroristiska organizācija. Ak, meitene. Viņai ir vairāk veselā saprāta nekā lielākajai daļai cilvēku, ko mēs tagad pazīstam. Atkal, tas ir muļķīgi no viņas puses darīt to medicīnas apģērbā. Tas ir muļķīgi no viņas puses. Tātad šeit varbūt mazliet pietrūks veselā saprāta. Tomēr tas, ko viņa saka, ir, ka viņi pielūdz pederastu pedofīlu. Labi, pareizi. Tagad paskatīsimies uz komentāriem uz brīdi, jo, kā redzat, šis ieraksts apgalvo, ka viņa agresīvi uzmācas citam pircējam, saucot viņu un sakot, lai viņš dodas atpakaļ uz savu islāma valsti. Ko jūs domājat? Un te ir komentāru sadaļa, kas man dod daudz cerību. Karaliene vai karalis, vai kas nu tas arī būtu. Radikālais islāms ir lielākais ļaunums pasaulē. Iedomājieties pasauli bez islamistiem. Vlads iecērtais. Deportācijas valsts nav pareiza. Paklausieties mani. Samcitu šī ir lieliski. Tu domā, ka esi iecietīgs, iekļaujošs un atvērts? Patiesībā tevi iekaro. Godīgi sakot, man vajadzētu šo izmantot kā profilu attēlu. Es brīnos, kāpēc viņi apsūdzēja musulmaņus par teroristiem no Rugumana 20. jūnijā. Vai tā ir uzmākšanās, kad islāmisti ierodās tavā pilsētā, uzceļ mošeju un 5 reizes dienā atskaņo lūgšanu aicinājumu? Interesants jautājums, Sheepdog sabiedrība. Viņa trāpīja 10. Islāmam nevajadzētu būt nevienā rietumu sabiedrībā. Viņa pateica to, ko pārējie saprātīgie cilvēki jau domāja. Atcerieties, ka šī ir komentāru sadaļa pie video, kuram vajadzētu nosodīt šo sievieti. Sieviete aptur par mēģinājumu aiziet, nesamaksājot par limonādi, un tūkstošiem cilvēku strīdas par to, vai reakcija bija pamatota. Vai arī viņa nevienu neuzmācas. Šī nav uzmākšanās, tā ir nozieguma novēršana. Viņa nekļūdās. Šādi notiek ar irāņiem, kuri bija laipni pret islamistiem. Mēs šo attēlu nerādīsim. Es viņu apricētu no aitu suņu biedrības. Viņi saka patiesību. Tu vari to izlasīt pats. Nu labi, musulmaņi, un labi, man tas ir pieņemami. No jūras līdz jūrai padarīsim Ameriku brīvu no islāma. No jūras līdz jūrai padarīsim Ameriku brīvu no islāma. No jūras līdz jūrai padarīsim Ameriku.
Nu, labi, tās nebija manas vārdas. Tie ir vārdi, ko mēs šeit lasām. Paldies jums par uzmanību šim jautājumam, un atcerieties, mums vēl daudz kas jādara. Mums jāpretojas šim neprātam, bet mēs neapstāsimies, kamēr tas nenotiks. Tāpēc sekojiet līdzi ļoti aizraujošam paziņojumam, kas drīz būs, un kurā jūs visi varēsiet iesaistīties, palīdzēt un atbalstīt. Es ļoti novērtēju, ka jūs visi esat šeit. Un atcerieties, arī jūs varat būt tas, kurš aptur kaut ko, kas pārņem jūsu dzimto pilsētu. Jums vienkārši ir jāiziet ārpus ierastā, jāpārstāj būt vienaldzīgiem un jāpanāk pārmaiņas. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam. Un vai man to pateikt vēlreiz? Jā, es to pateikšu. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.